30. jūlijā Daugavpils domes oficiālajā portālā parādījās ziņā par to, ka vakarā pilsētā būs spēcīgs negaiss. Meteorologu prognoze bija pareiza. Vētra ir nogājusi daļēji pa Grīvas mikrorajonu, pa centra mikrorajonu un ir skārusi Forštatas mikrorajonu un Lielo Poguļanku. Tur ir postījumi, tātad ir lausti koki, lausti zari. Paši iedzīvotāji arī nebija gatavi, kā būs tādi stihiski apstākļi, kad arī bija atverti gan logi, gan balkona durvi, un viņi dažādos mājos ir norauti. Bet paldies Dievam, ka nav upuru pie mums un viss it kā kārtībā ar cilvēkiem. Ir bojāti jumti, dažādas mājas, bet tas ir lokāli, un dažādos mikrorajonos, piemēram, tas ir Vidēja Poguļanka un Forštāte, bija pārtraukta elektroenerģija. Daugavpils domes vadība izsaka pateicību visam dienestam, kuri operatīvi likvidēja vētras sekas. Visas atbildīgas institūcijas, pirmkārt, tas ir mūsu glābšanas dienests, viņi jau sāka strādāt, nesagaidot nekādu brīdinājumu no pašvaldības, sāka strādāt pa pilsētu, un no paša sākumā bija atbrīvoti visi ceļi, kur iet sabiedriskais transports, lai nebūtu traucējumi, un cilvēki varētu mierīgi pārvietoties pa pilsētu un izmantot sabiedrisku transportu, bet arī ļoti labi strādāja visi mūsu dienesti, tas ar labi iekārtošanā, SPCATU, ūdensvāds, komunālā pārvalde. Es kā Daugavpils pilsētas domes vadītāja gribu pateikt paldies, jo praktiski jau vakara pusi, jo praktiski nebija tādu ļoti sarežģītu situāciju pilsēta. Parādīja prakse arī to, ka mūsu tātad pasākumi, kas bija vērsti tātad uz šādu seku novēršanu un papildus brigādes ieviešana pilsētā, ko tātad nodrošina uzņēmums labiekārtošana, tātad 2 brigādes arī operatīvi jau pēc 15 minūtēm strādāja un palīdzēja tātad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam. Un praktiski līdz tumsas iestāšanā tātad visi ceļi, visas vietas, kur bija kaut kādas bīstamas tātad cilvēku drošībai vietas, tika novērstas. Saskaņā ar domes saistošiem noteikumiem iedzīvotāji, kuriem vētras rezultātā radušies materiāli zaudējumi, var saņemt pašvaldības palīdzību. Jā, mums jau tāda pieredze bija, tas bija 2010. gads, 8. augusts, ka tāda stihiska nelēmē jau mums bija, un praktiski arī bija situācijas, kad mums vajadzēja palīdzēt mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, gan arī mūsu pašvaldības ēkas un dažādi objekti. Vajadzēja viņus renovēt pēc stihiskas nelēmēs un negaidot palīdzību no valsts, pēc tam mēs viņu saņemam, bet mēs uzreiz jau pieņemam Daugavpils pilsētas domes saistošais noteikumu ar mērķi palīdzēt mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Un šīs saistošie noteikumi vēl ir spēkā, ja būs nepieciešama, tad noteikti Daugavpils pilsētas doma palīdzēs mūsu iedzīvotājiem risināt dažādas problēmas pēc stihiskas nelēmēs. 2. augustā notika Daugavpils pilsētas domes pastāvīgu komiteju sēdes. Izglītības un kultūras jautājumu komiteja tika apstiprinātas tālākajai virzīšanai domes sēdē 2 Daugavpils skolu direktoru kandidatūras. Pirmkārt, gribu pateikt par kandidātu uz 15. vidusskolu, tas ir Anatolijs Gžebovskis. Šīs kandidāts, es domāju, ka pazīstams kā labs direktors, kurš strādāja 5. pamatskola. Viņš atbild absolūti visas kvalifikācijas, nepieciešamie dokumenti viņam ir un darba pieredze ir. Otrais kandidāts, kas bija izvēlēts, tas Arturs Fedotovs, kandidāts uz 9. vidusskolas direktora amatu. Viņš ir jauns, aktīvs pedagogs, kurš arī sev ļoti labi parādīja. Un mēs ceram uz to, ka administratīvais darbs arī nesīs ieguvumu konkrēti viņam un konkrēti galvenais, kad nesīs 9. vidusskolai. Finanšu komiteja tika pieņemts lēmums par jauno atvieglojumu ieviešanu braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils skolu un arotskolu audzekņiem. Mums jādomā par mūsu pilsētas iedzīvotājiem un galvenais no iemesliem tā, lai atvieglot braukšanu skolniekiem, profesionālas izglītības audzēkņiem,
lai kopā saglabātu budžetu, drusiņu ģimenes budžetu atvieglot, lai šī braukšana būtu ne 50%, kā bija līdz šim, būtu 100% vidusskolēniem un 50% profskolām, tāpēc, ka profskolas vispār mēs neatbalstījām līdz šim, tagad mēs atbalstīsim viņus. Noteikti būs šī braucama biļete dota uz vienu maršrutu, uz vienu mācību gadu. Mēs šī jautājuma risinās konkrētas iestādes vadītājs, un gribu pasvītrot, ka mēs dosim bezmaksas braukšanu vidusskolas un pusi atlaides ārodskolām tikai tiem audzekļiem, kuriem deklarētas dzīves vieta ir Daugavpils. Cik grūti būs saņemt šo dokumentu? Es domāju, ka nebūs grūti, būs jāuzraksta pieteikumu konkrēti iestādes vadītājiem un jānodot noteikti fotogrāfiju, un pēc kādu laiku, pēc iespējas ātrāk, pēc 1. septembrī būs nokārtotas visas formalitātes, un viņi dabūs atpakaļ braucamo biļeti. Un ar to es domāju, ka mūsu bērni, kuri dzīvo mūsu pilsētā, sajūtas mūsu Daugavpils pilsētas valdības tādu atbalstu. Cik droši, finansiāli droši jūtas pašvaldība, pasludinot tādus atvieglojumus? Uz šo dienu jau praktiski mēs izvērtējam pusgada budžetu izpildi, un mēs varam droši pateikt, ka pirmais pusgads 2012. Gada ir pozitīvs priekš pašvaldības budžeta. Mēs pildām viņu pozitīvu, un to mēs varam jau pieņemt tādu lēmumu. Un es ceru, ka uz nākušo gadu arī situācija būs tāda pozitīva priekš pašvaldības budžeta, un mēs varēsim arī turpināt sniegt tādu pakalpojumu, tādus atvieglojumu mūsu pilsētas bērniem. Visu komiteju lēmumi tiks virzīti visu domes deputātu apstiprināšanai. 30. jūlijā Daugavpilī apmeklēja Latvijas pašvaldību savienības rīkota konkursa Eiropas gada pašvaldība 2012 vērtēšanas komisija. Vizīte sākas ar tikšanos Daugavpils domē, kur komisiju uzņēma domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova. Daugavpils domē komisijai bija sagatavota prezentācija par pilsētu, lai būtu pilnīgs iespaids par Daugavpilī. Pēc prezentācijas noskatīšanas komisijas locekļi bija patīkami pārsteigti par daudzajām aktivitātēm pilsētā un interesantiem projektiem. Konkursa komisijas priekšsēdētāja Silvija Šimfa bieži ir Daugavpilī un atzina, ka pilsēta ir spērusi lielu soli uz priekšu vides sakārtošanā. Tāpēc Daugavpilī ir lielas iespējas iegūt komisijas atzinību. Vienmēr ļoti gribas popularizēt savu pilsētu, un mēs cenšamies piedalīties dažāda veida konkursus, lai informācija par mūsu pilsētu aizietu tālāk un informācija būtu pozitīva. Un noteikti mums ir par ko lepoties, jo Daugavpils ir iespēja pilsēta, un viena no iespējām tas ir tieši arī sociālā jomā, kurā mēs esam atlasīti uz nomināciju, un es domāju, ka šodien gan Latviešu pašvaldības savienības pārstāvi, gan arī dažādu ministriju pārstāvi, kuri ir tieši tā komisija, kuri izvērtēs mūsu Daugavpils pašvaldības darbu, tieši izvēlēsies mūsu pilsētu. Pēc tikšanās domē komisija devas uz sociālo lietu pārvaldi, lai iepazītos ar Daugavpilī paveikto un izvērtētu šo darbu atbilstoši konkursa prasībām. Jau 3. mēnesi, sakot no 1. jūnijā, Cietoksnī Komandanta ielā 2 strādā bērnu sociālas rehabilitācijas programma Es pasaulē. Programma domāta bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Ar maziem klientiem strādā sociālo lietu pārvaldes sociālu pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem sociāla darbiniece. Programmā paredzēts individuāls darbs ar bērniem pēc interesēm, attīstības un kustības spēles, zīmēšana, darbs ar dabas materiāliem, kuri attīsta bērnu pozitīvas iemaņas saskarsmē ar vienaudžiem un apkārtējo vidi. 31. jūlijā programmas dalībnieki prezentēja savus radošos darbus. Tā bija ļoti krāsaina un kreatīva izstāde, kur bērni parādīja savas iemaņas un prasmes, bet vecāki un vecvecāki priecājas par to, ka Cietokšņa bērniem ir iespēja interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku.
Sociālās rehabilitācijas programmā strādās līdz 24. augustam, un darba laiks no 10 līdz 19 darba dienās. Daugavpils pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs, mūsu slavenais Krievu nams, drīz pārvietosies jaunajās telpās. Pārbraukšana nav tik tāla no ēkas Tautas ielā uz bijušo pašvaldības policijas ēku Varšavas ielā. Ar šādu lūgumu Daugavpils pilsētas domē griezusies Krievu kultūras centra ilgadējā vadītāja Geroida Bagdānova. Šeit vairāk telpas, viss izdevīgāk tas, kas te pietiekoši atjaunota ēka un ļoti laba tehniska stāvokli. Un šī gadījumā šeit pat komunāli izdevumi būs mazākie nekā tur, kur viņi atrodas tagad. Es domāju, ka kopumā tas nesīs mūsu pilsētas iedzīvotāji tikai labumu un būs vēl viena ēka apsaimniekota mūsu pilsēta. Mums ļoti svarīgi saglabāt tradīcijas un kultūras dažādu tautas pārstāvju. Un lielākā daļa tas ir Krievu kultūra, jo lielākais procents Krievu runājušu cilvēku ir pie mums Daugavpilī, tas ir 52% no visu iedzīvotāju skaita. Svarīgi ļoti saglabāt un turpināt tradīcijas, un ar to Krievu nama vadītāja Geroida Bagdānova griezas pie mums uz pašvaldību ar lūgumu dot plašākus telpus, lai realizētu visas savas plānus un programmas, jo plānu un programmu ļoti daudz. Un, laikam jau drīz sagaidīsim, kad jauna ēka Krievu nams atvers savas durvis priekš mums, priekš mūsu pilsētas iedzīvotājiem.